Un tagad paskatīsimies pāris funkcijas, kas ir iespējamas ar Microsoft Power BI aplikāciju. Te mēs redzam regulāru dashboardu uz Power BI aplikācijā, un šeit man ir 3 grafiki. Tomātu pārdošanas dati pa nedēļu, apelsīnu pārdošanas dati un banānu pārdošanas dati. Un ko es varu izdarīt? Piemēram, ja es gribētu paskatīties reālā vidē, kur man tie tomāti un banāni ir, kā izskatās šie grafiki, es to varētu izdarīt. Un šeit ir tāda funkcija, es palielinot uz visu ekrānu, varu izvēlēties un uzģenerēt šim te dashboard tailam, es varu uzģenerēt QR kodu. Un šo te QR kodu es izdrukāju, uzlīmēju un varu lietot viņu reālā vidē. Paskatīsimies, kā tas izskatās. Atveram vaļā Power BI aplikāciju uz mobilā telefona. Un augšā mēs varam izvēlēties skaneri. Izvēlamies skaneri, un mēs redzam visu, tā kā ir realitātē, un uzbraucot uz QR kodu, mums atverās grafiks, šajā gadījumā ar pārdošanas datiem, mums atverās šis te tails no dashboarda, un mēs redzam šajā te vidē šos te grafikus. Nu, un loģiski, ja informācija tiks atjaunota dashboardā, tad arī šeit mēs ieraudzīsim jaunu atjaunotu grafiku. Šādā veidā darbojas šis te augmented reality.